sirsnīgi sveicieni no Krotas Kronvalda pamatskolas. No Krotas, kur ir Kronvalda dzimtā vieta. Un es saprotu, ka jūs arī dzirdat skanisko līdzību. Krote un Kronvalds. Jāsaka, ka Kronvaldā ir stiprums un spītība no Krotas. Un tāda arī mēs, krotinieki, esam. Ar to arī jūs visus apsveicu, ka šodien mums ir izdevies te visiem sapulcēties un pieminēt mūsu dižo un mīļo Kronvaldu. Atļaušos jūsu uzmanību nedaudz šodien piesaistīt ar nelielu fragmentiņu no sava maģistra darba, kurā pētīju Ata Kronvalda uzskatus par valodu. Un tātad arī lasījuši atšķirībā no visiem citiem, kā jau zinātniskiem rakstiem piederās. Tātad Kronvalds savu dziļo valodas studiju rezultātā ir secinājis, ka latviešu valoda ir stalts zars pie indoģermāņu valodas kuplā koka. Tādēļ šī valoda nepieciešama un neizlaižama no valodas salīdzināšanas zinības. Kronvalds savos darbos, publicistikā, vēstulēs, piezīmēs pievēršas etimoloģijas jautājumiem. Plašākie pētījumi šajā jomā rezumēti darbā par mūsu tēvu valodu, kurā Kronvalds populāra zinātniskā stilā cenšas parastajam lasītājiem izskaidrot latviešu valodas izcelšanās jautājumus. Kronvalds, pievērstamies latviešu valodas vārdu cilmei, parāda, kā veidojies latviešu valodas vārdu krājums. Pēc Kronvalda uzskatiem latviešu valodu veido pirmkārt tie dzimtie vārdi, proti vārdi, kuri sirmā senatnē radušies un par tagadējās valodas īsto pamatu uzskatāmi. Otrkārt, vārdi, kuri jau senos laikos no šiem pirmniekiem izauguši, kā koka stumbram jauni, jauki zari pieauga. Tie ir tie senie atvasinājumi. Treškārt, vārdi, kur jaunākos laikos no senākiem vārdiem atvasināti. Tie ir tie jauni atvasinājumi. Un ceturtkārt, vārdi, kuri jau senāk no citām valodām mūsējā pieņemti. Un piektkārt, vārdi, kur jaunākos laikos no kādas svešas valodas pāriet mūsējā. Par piektās grupas vārdiem Kronvalds saka, ka tie nu pat mūsu dienās izceļās un kas daudz maz citas valodas prot, nomanīs turklāt, ka šie nav viss mūsu valodas īstie bērni, bet tie pieņemti audzēkņi. Un kā tādus autors min vārdus diližansi, ķekcers, gānūzis un konsuls. Ceturtās grupas vārdus, kur jau senāk no citām valodām latviešu valodā pieņemti, pēc Kronvalda uzskata varēs atšķirt tikai tie, kas nedaudz pratīs citas valodas, lai varētu sasaistīt avīzes ar avis, pāteri ar pāteru, nosteru, skolmeisters ar šulmeisteriem, juris ar georgu. Mūsdienu valodniecībā abās grupās ietilpstošie vārdi atbilst terminam aizdevumi. Par trešās grupas vārdiem Kronvalds atzīmē, ka ne katrs vārds, kas lasītājiem šķiet jauns, piemēram, Baltijas, skābeklis, vēsture, viela, patiesībā arī uzskatāms par jaunu. Un daudz maldās izdzirdot vārdu lūga, krāsa, vāpe, šķilvis, dīva, kautrēties un veids, domājot, ka tie ir jauni izveidoti vārdi. Trešās un otrās grupas vārdi būtu saistām kopā tāpēc, ka neviens no viņiem nav no debesīm nokritis, jo mūsu sentēvu laikos nebrēdz tik daudz par pašu valodas nespēcību, bet izaudzināja savas valodas plašumu un stiprumu. Pēc analoģijas šī vārdu grupa atbilst mantotai leksikai. Īpašu uzmanību Kronvalds velta pirmajā grupā esošajiem dzimtiem vārdiem, kurus jāuzlūko par tagadējās valodas īsteno pamatu. Analizējot šo materiālu un arī Kronvalda izteikumus, atklājās viņam viedoklis par valodas izcelšanos. Valodas izcelšanās skaidrojumu Kronvalds sāk ar interjekcijām. Pēc Kronvalda klaigu jeb nojautu vārdiem, kurus izrunāts mirkļos, kad dvēsele stipri aizkrāpta. Viņš min interjekcijas ak, vai, uja, vē, un Kronvalds domājas, ka šie vārdi varētu būt par pamatu vienai daļai latviešu valodā esošiem vārdiem,
Piemēram, interjekcija vai ir pamatā vārdiem baidēt, baidēšana, vaidi un vaidinieks. Ja mēs paskatāmies Konstantīna Karoļa latviešu etimoloģijas vārnīcā, tad vārda vaidēt cilmes skaidrojumā lasāms atvasināts no interjekcijas vai. Par dzimtiem vārdiem domājot, Kronvalds uzsver, ka īpaši nozīme vārdu veidošanā bijusi dzirdes nojautai, jo dabā dzirdamās skaņas, kā krakšs, krikšs, kraukšs, lākšs, plākšs, blaukšs, brīkšs, brākšs un citas, varēja būt par pamatu vārdu krikšķēt, kraukšķēt, šņākt, krākt, šņākstēt, šņikstēt, ņaudēt un citu izcelsmēji. Pie tam Kronvalds uzskata, ka valodu veidošanā un piemērot vārdu izvēlē liela loma ir bijusi arī redzes nojautai. Viņš saka, kad salīdzinām tos vārdiņus spīdēt, mirdzēt, zvērot, vizēt, kaitēt, zibēt, zipsnīt, tad atrodam, ka spīdēt celmā garāki velkams nekā zibēt un zipsnīt. Kādēļ tā? Tādēļ, ka priekš vienlīdzīgs patstāvīgs liesums der garāki velkams vārds, piemēram, svece spīd, nevis svece spīd. Priekš strauji parādošās un ātri zūdošās liesmīs, turpretī īsāks vārdiņš derīgāks, tādēļ zibens zib, nevis zīm. Šķiet, ka tāds viedoklis ir bijis ļoti stipri populistisks, jo meklējot skaidrojumu un pierādījumu citu valodnieku darbos, tādu arī es neatradu. Kronvalds mēģinājis arī izskaidrot, kāpēc lietām un dzīvām būtnēm ir dots tieši tāds un ne citāds vārds. Un viņš saka, kādēļ viņi, piemēram, to pelēko dziedātāju un mazputniņu nosauc par cīruli, nevis par cilvēku, jo citādi. Un viņš uzskata, ka konkrētos apzīmējumus ir veidojušas pirmkārt tās iezīmējamās lietas dabā, jeb viņas vispārīgās īpašības, un otrkārt tā īpašā nojauta, kuru kādu lietu vai īpašību cilvēku izmanīgā dvēseli sacēlusi. Un treškārt cilvēka balss rīki, elpa, mēle, lūpas un zobi. Kronvalds skaidro, ka vārds nav lieta pati un nav arī putna meldija, bet zīme, tulkojums un tādēļ arī liecinieks, ka mūsu sentēvi sajūtamas un iegaumējamas lietas un būšanas nosvēruši, sapratuši un citu no citas izšķīruši. Lai Dievs mums dod veselību, saprast, domāt un lietas citu no citas izšķirt.